esiet sveicināti diskusijā, izskaidrot vai iespaidot, kāda būs nākotnes kinokritika. Šo diskusiju rīko Rīgas kinomuzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Izstādes gadsimta liecinieces satikšanās ar Valentīnu Freimanu ietvaros. Piedalās diskusijā Ieva Augstkalna, kas ir kinokritiķe un raidieraksta Mans draugs kinocilvēks līdzautore, Elīna Reitere, kinoteorētiķe un portāla kinoraksta līdzredaktore, un Dita Rietuma, kinokritiķe, pētniece un Nacionālā kinocentra vadītāja. Un pastarpināti piedalīsies arī Sergejs Timoņins, kas ir Kinokulta un Spektras līdzdibinātājs, kurš, diemžēl, nevarēja ierasties klātienē, bet viņš man ir atsūtījis atbildes uz dažiem jautājumiem. Un tad es mēģināšu šajā diskusijā pārstāvēt viņa tā kā viedokli, jo šīs viņa atbildes daļai sakrīt arī ar manām piezīmēm. Tā kā tad es varu ieņemt kaut kādu viņu pozīciju. Un es esmu Dāca Čaura, kinokritiķe un Rīgas kinomuzeja kuratore. Lai mēs sāktu, es domāju, ka pirmais jautājums man būs jums visām. Un lai mēs varētu nolikt malā to mūžīgo jautājumu, par ko aiziet šādas diskusijas, vienmēr kāda ir tā kinokritiķa loma un jēga un tam līdzīgi, tad pāris teikumos lūdzu katra pasakiet, kas tieši jūs konkrēti individuālajā redzējumā ir kinokritiķis vai kinokritiķa funkcija. Dita, Man nav tas vieglākais uzdevums. Man grūti pat atbildēt uz to jautājumu, ja man šķiet, es nācu šeit un uzdevu tieši to pašu sev. Un domāju, jā, ir kāds laiciņš jau pabūs šajā vidē. Un man šķiet, ka pāris gadus atpakaļ Kokons diskusijā, ja man atmiņa neviļ, kinopētniece Inga Pērkone teica tādus aizstāvībai, kinokritikas aizstāvībai vārdus, ka kinokritika tā ir tāda pati mākslas forma kā filma. Un es atceros toreiz, es vēl studēju Latvijas Kultūras akadēmijā, un man šķita, ka tie vārdi ļoti iedrošinoši. Vai es teiktu tā tagad? Es domāju, idejiski es varētu piekrist. Man šķiet, ka tā ir ļoti gaiša ideja arī kaut kādai domai par to, kādai kinokritikai būtu jāizskatās nākotnē. Paldies. Elīna, Dita. Man liekas, mēs tā pa paudzēm. Te ir viena, tad mēs palicam uz nākošo. Tad, protams, ka es varu piekrist Ingai Pērkonei. Un man liekas svarīgi tad uzsvērt to, ka tie veidi, kā var runāt par filmām, ir dažādi. Runājot ne tikai par tādiem kinokritikas kā tādas formām, bet arī par to, ka kinokritika, man liekas, ir ne tikai par kino, bet tieši tāpat kā filma, kinokritika, ietver arī kaut kādu plašāku lauku, par kuru tā var reflektēt. Un ka varbūt tas skats brīžiem, varbūt nevienmēr, bet atsevišķos kinokritikas gadījumos, vai, es nezinu, varbūt tas ir gan ar personību, gan ar kādu konkrēto darbu, kuru recenzē, vai tam līdzīgi, tas, ka varbūt ir brīžiem jāatkāpjas no tāda ļoti stingra priekšstata par to, kādai ir jābūt kinokritikai un ka tikai šādi, bet ka varbūt var rakstīt, iedvesmojoties no filmas, arī kaut kā pilnīgi savādāk. Un ne tikai rakstīt, protams, arī vēl visādas citādākas formas. Un ka tā filma var iedvesmot vēl kaut kādiem citādākiem jautājumiem, jā. Jā, tad mēs no vidējās paudzes pārvecām pie jomas dinozauriem, kuriem pēc loģikas vispār vairs nevajadzētu te klimperēt pa šo zemes virsu. Es savu pirmo publikāciju uzrakstīju, manuprāt, 1987. gadā, izdomā literatūra māksla. Tad skaitiet tur tās dekādes un desmitgades. Līdz ar to man būtu ļoti sarežģīti ietilpināt atbildi uz jautājumu, kas ir kinokritika tādā
vienā vai divos vai trijos teikumos, jo man nekad nav paticis apzīmējums kinokritiķis. Visur, kur es varu, es to vienmēr mēģinu labot, jo kā kinozinātnieks vai kinopētnieks, jo neskapēc tie, kas analizē mākslas darbus, tiek dēvēti par mākslas zinātniekiem, vienalga vai kāda ir viņu akadēmiskā kapacitāte vai devums, bet tie, kas raksta par kino, tie ir kaut kādi tādi kritiķi, un tajā vārdā kritika ir tā negatīvā konotācija. Un tikko jūs esat sākuši attiecības ar šo kritiku, jūs ticiet man, jūs nekad mūžā no tā netiksiet vaļā, jo man ir bijis nemitīgi, vēl joprojām ir, ka man nemitīgi jau, nevienam nav nekāda, tu vari darīt 150 citus darbus, un tu visu mūžu paliksi kritiķis. Un tad vēl manā gadījumā ir problēmas, ka mēs ar kolēģi, arī vecmeisteru Dairu Āboliņu sen esam saplūduši vienā tādā tēlā, tāda mūžīgā padzīvojusī kritiķa, kuri tur iznākusi no seniem laikiem, un vēl pirms pagājuši nedēļa mani aicināja satuntulēties un uzdot intervijas mazskatu dalībniekiem, lai gan es biju izsaukt pilnīgi veikt tur citu institucionālu funkciju. Ja? Tā kā jautrība nebeidzās, bet vārdu sakot, tikko jūs esat atdevuši vēlnam mazo pirkstiņu vai sākuši rakstīt par filmām, esiet gatavi, ka neviens jūs neuzskatīs ne par pētnieku, ne par akadēmiķi, ne par zinātnieku, ne par institucionālu darbinieku. Jūs visu laiku būsiet tas urkšķis, ņurkšķis, kas kasās, kritizē, kaut ko tur ņemās, kaut ko tur recenzē un vispār nodarbojās ar gaisa jaukšanu, jo īstenībā viss taču ir tik vienkārši, tu izsūti to relīzi, tur viss ir pateikts, anotācija uzrakstīt, un pārējo tad nokomunicēs sociālos tīklos produkta lietotāji. Tā kā labi, joki, bet, vārdu sakot, ja mums ir, mēs runājam par tādu, vai es šajā darbībā, šajā jomā esmu daudz 10 gadus, un šajā laikā kritiķa loma ir ļoti, ļoti mainījusies, vai kino aprakstnieku, vai kino pētnieku loma. Varbūt pētnieku loma nav mainījusies, bet kritiķu loma ir mainījusies, tāpēc, ka ir radikāli mainījušās komunikācijas formas, ir radikāli mainījusies mediju situācija, un ja man šobrīd būtu jāizvēlās, vai es gribētu studēt kino kritiku vai zinātni, visdrīzāk es to nedarītu. Jā, un te es likšu punktu, jo jau esmu aizgājusi monologā. Tas ir ļoti interesanti. Es šajā semestrī sāku studēt kinokritiku. Es varu te piebilst, ka arī Rīgas Stradiņa universitātē ir bijuši kādi priekšmeti, kurā ir sakars ar kino, un savulaik es biju Dacis bakalaura darba vadītāja pirms daudziem gadiem. Bet ne tāpēc, droši vien, es te sēju. Mums nav nekāda interešu konflikta. Gan jau, tas bija sen, un es jau gandrīz vairs neatceros. Jā, un es piebildīšu arī Sergejam uzdevu šo jautājumu. Un, viņš vairāk pievērsās tam funkcijas elementam par to, ka kinokritiķa funkcija ir spēt novērtēt audiovizuālu darbu, izmantojot savā rīcībā esošo informāciju, kas var būt un iekavās vajadzētu būt. Izpratnē par kino veidošanu, struktūru, vēsturi un to visu kopā, kas ir izlaists ar apkopojošu prizmu par to, kā šis darbs iedarās pārējā kontekstā, un ka šīs zināšanas ir tās, kas atšķir kino kritiķi no fana, blogera vai kaut kā tam līdzīga, kas ir hobijs. Ja es drīkst ietraukt, es ļoti zīmīgi, ka šos vārdus saka profesionāls blogeris, un es te varu tikai piekrist, jo kino pētnieka vai profesionāla kino aprakstnieka kritiķa funkcija ir analizēt konkrētu audiovizuālo darbu, ierakstot to plašākos kontekstos. Cita uzdevuma un izglītojot potenciālo lasītāju, ja tādi vēl ir palikuši. Ir, es kā kinorakstu līdzredaktori varu teikt, ka potenciālie lasītāji ir, jā. Ir. Tas ir labi. Lūk, un tad šī ir arī tā galvenā tēma, par ko mēs gribam runāt, ir par to,
kā kritiķim runāt ar savu auditoriju, jo šajā laikā tas ir kaut kā grūtāk izdarāms, jo mums ir akadēmiskā kritika, ar ko, kā arī Sergejs saka, ar ko viss ir kārtībā, bet ir šī otra puse, kurā ir saruna ar potenciālo skatītāju vai jau esošo skatītāju viņam pieejamākā kaut kādā formā. Es jautāju Sergejam, kāds ir kinokulta mērķis, tāds, kāds viņš šobrīd eksistē. Un viņš arī nekaunās atzīt, ka tas ir veicināt kino patēriņu, jo viņi strādā vairāk kā mārketings, jo viņi ir arī izplatītāji caur spektru. Bet veicināt tādu kino patēriņu, kas būtu jēgpilns. Ar to domājot, ne tikai skatāmies, bet arī saprotam, ko skatāmies. Un ka kinokults vēlētos, lai mūsu skatītāji un visi skatītāji, skatoties audiovizuālus darbus, spētu saprast, kādēļ viņiem patīk vai nepatīk noteiktais darbs. Kas arī ir droši vien jebkura kinokritiķa uzdevums, kā izaudzināt zinošu skatītāju. Un tad es domāju, ka Ieva, kas mums pārstāv šeit visjaunāko kinokritiķu paudzi un podcastu, varētu varbūt pastāstīt, kā tev izskatās šobrīd kino kritikas vai kino sarunas lauks? Tu jau minēji šo, varētu teikt, atslēgas vārdu kino sarunas, jo es atceros, tā ideja par raidierakstu tapa studiju procesā, un tad tā caur joku tika izstāstīta kolēģei Paulai Bērziņai, un tad vairs tas nebija joks, tad viņa teica, ķeramies pie darba. Jo patiesībā tā motivācija veidot raidierakstu bija saistīta ar tādu nepieciešamību pēc sarunas. Sarunas starp kolēģiem, sarunas starp paudzēm, sarunas arī starp vienas paudzes, dažādu kino profesionāļiem. Un toreiz tas iesākās kā tāda sarunas platforma, jo nestoties uz to, ka mēs trīs strādājam ļoti bieži kopā, mums nesanāk tāds brīdis, kurā mēs varam apkopot, ko mēs esam redzējuši, kas ir piedzīvots, ko mēs varētu viena otrai ieteikt. Mēs tikai redzam kaut kāds letterboxd ieteikums vai ieraksts, un tad varbūt uz tiem atsaucamies kaut kādā neformālā gaisotnē. Bet tad vienā brīdī šķita arī svarīgi veidot šo sarunu. Un vēl, man liekas, nedaudz varbūt smieklīgs apstākļus, bet man šķiet arī raidieraksta veidošana ir saistīta ar mūsu pašu vēlēšanos vispār attīstīt arī to runāšanu, ja man šķiet, ka kaut kādā brīdī, kad nācās runāt publikas priekšā, tad šķita, ka gribās soli atkāpties, jo tas visu laiku pieredzes pie tā aizslēpties aiz teksta, runāt caur rakstītu vārdu, un tad šķita, ka tā situācija, kurā tu esi iemests, tu esi neglābjami kaut kur atstāts. Un tas arī bija kaut kāda blakus parādība raidierakstam. Bet šobrīd man šķiet, tā ir tāda ļoti personīga telpa, kurā mēs satiekamies un vienlaikus ļaujam piedalīties tajā mūsu sarunā kādu citu klausītāju. Es piekrītu arī Sergejam par to, ka tas veicina, vismaz mēs gribētu ticēt, ka tas veicina to skatītāju aiziet līdz tam kinoteātrim, kas arī, protams, ļoti, ļoti svarīgs aspekts. Bet tajā pašā laikā man šķiet, ka raidieraksts tieši tāpēc, ka tas no mūsu puses ir tāda mūsu paša iniciatīva, tas strādā tik tālu, cik tālu mēs par to domājam un to radam. Tā ir tāda mūsu pašu spēļu istaba, kas no vienas puses mēs, protams, esam ļoti kritisks vien pret otru, arī satura ziņā, un arī kaut kāda estētiskā noformējuma ziņā un visos citos aspektos, bet tajā pašā laikā mēs kaut kā nebaidamies arī šajās sarunās pateikt to, kas varbūt paliek aiz kadra, varbūt kādā tekstā vai kādā citā sarunā, kura norit citos apstākļos.
Un man liekas, ka tā arī ir ļoti svarīga tāda pozīcija, ko raidieraksts, mans draugs kinocilvēks, uztur šo kaut kādu pilnīgi savu pozīciju, kurā ar kādu lūkoties uz filmām un skatīties uz to, kas tiek piedāvāts skatītājiem. Nu, ja es drīkstu tā automātiski turpināt, ja? Nu, es tā kategoriski iebilstu tam, ka kinokritiķiem būtu jāpalīdz pārdot filmu, ja, un sagādāt filmām skatītāju skaitu. Protams, mēs gribam arī kā kinokritiķi, lai cilvēki iet uz filmām, lai viņi skatās, lai viņi iet uz kinoteātriem, lai kinoteātri varētu eksistēt, nevis būtu spiests slēgties, jo vienkārši nav pietiekoši tas skatītāju apjoms. Tas viss ir ļoti svarīgi, bet kinokritiķiem tas nevar būt tas vadošais darba motīvs, jo tad, protams, ka arī kinokritiķiem ieslēdzas kaut kāda pašcenzūra viena, otra vai treša iemesla dēļ, bet ja ieslēdz tā pašcenzūra, ka es nerakstīšu mēs nerakstīsim par sliktām filmām, jo tad uz viņu neaizies vispār neviens, ja mēs pateiksim skaļi, piedodiet, bet šis patiešām nav vērts iet un tērēt laiku un naudu. Vai arī izteikties ārkārtīgi caur puķēm, ka varbūt tomēr aizejiet, bet varbūt tomēr, protams, filmas ir dažādas, katrai filmai, katrai plus mīnus ir kaut kādas veiksmīgas lietas, neveiksmīgas lietas, bet tas nav kinokritiķu uzdevums visu laiku turēt galvā, ka ir jārūpējas par to, lai to filmu kāds aiziet noskatīties. Kinokritiķis veido kaut kādu diskusiju ap filmu, un viņš varbūt ir viens no šiem elementiem, kas to var darīt. Vēl, ja tā saruna par to filmu aiziet varbūt kaut kādā digitālajā vidē vēl vairāk, kaut kur Twitterī vai vēl kaut kur, un viņš ar to grib piedalīties, vai laiks to darīt vēl papildus recenzijām, tekstiem kaut kur. Bet tas nekādā ziņā nevar būt tāds motīvs. Es gribēju piebilst, es pilnīgi piekrītu tev, Elīna, bet man liekas, tur ir kaut kāda nianses atšķirības starp darīt kino kritiku, piemēram, raidieraksta ietvaros un aicināt to skatītāju, ejiet uz kinoteātri, vai arī vienkārši sarunas veidā veicināt to filmu skatīšanos. Filmas redzamību kā tādu arī vispār. Jā. Un man šķiet arī ļoti būtiski šajā aspektā ir minēt, ka tajā brīdī, kad kāds runā un viņam ir interesanti un viņš dalās savos iespējos, man šķiet tas klausītājs, viņš arī kaut kādā brīdī sāk piefiksēt, man šī filma kaut kad ir jānoskatās. Pēc tam, man liekas, tas, ko mēs arī vienmēr ļoti apzināti daram, ir norādām vai runājam par filmām, kas tajā brīdī ir legāli pieejams, jo man liekas, ka tā ir ārkārtīgi liela problēma Latvijā. Vismaz mums tā šķiet, un tāds ir bijis arī, man liekas, uzstādījums no pašiem pirmsākumiem, ka mēs runājam par filmām, kas ir pieejams, un vai tas ir kinoteātris, vai tās ir straumēšanas platformas, bet katrā ziņā legāli pieejams skatītājiem. Ja es drīkstu paturpināt par šo pašu tēmu, tad, protams, ka tā legālā pieejamība ir kaut kāds noteikts rāmējums, kurā ir jāturās, ja jūs darat šo darbu, bet man liekas, ka arī visās atbildēs, tā skaitā cienījumā Timoņina tēzēs, ir kaut kāda, arī var just to, ka tas kritiķis jauc ļoti dažādas funkcijas, un tas cilvēks, kas izpild šīs funkcijas, īstenībā nav nekāds kritiķis, jo, ja es drīkst atcerēties senos laikus, kritiķis, žurnālists, kas strādāja stabilā medijā, nevis nišas medijos, bez budžeta nišas medijā vai kultūra kapitāla fonda atbalstītā nišas medijā, tātad šis kritiķis nedrīkstēja nodarboties ar saimniecisko darbību, rīkojot seansus, stimulējot publiku nākt uz šito blockbusteri vai to blockbusteri. Tā kā būtībā spēcīgi mediji Latvijā ir ļoti maz vai tuvu nemaz. Mediju struktūras, kas uzturētu spēcīgu, neatkarīgu kino kritiku, es uzskatu, ka Latvijā vairs nav.
Tāpēc tas skanēs ļoti provokatīvi. Es uzskatu, ka reāli strādājušam kritiķim ir ļoti maz iespēju ietekmēt sabiedrības viedokli šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka ar profesionālu kritiku arī hobiju līmenī nodarbojās ļoti maz cilvēku skaits. Lielie mediji, cik mums tie ir, arī neiegulda tajā līdzekļus, un jāsaka, ka arī senos labajos laikos amatnosaukumu kritiķis nekad nav bijis. Kritika, lai cik tas varbūt skarbi un neticām neizklausās, vienmēr ir bijis slikti apmaksāts ārpus darba hobijs. Arī man. Es visu mūžu arī strādājot, laikrakstā Diena, vairāk nekā 20 gadus, mans amats bija redaktors, dažādi izdevuma redaktors, nevis kritiķis. Tātad kritiķis šos tekstus varēja pasūtīt kādam citam, un tā ir tas kritiķa darbs, šajā valstī nekad nav ticis apmaksāts. Nevar būt profesija kritiķis. Jebkuram, kas mācās kritiku, ir jāapzinās uzreiz, lai pēc tam nav kaut kādas šausmīgas drāmas, ka tev tā kritika būs tāds sirds darbs. Tad, kad tu būsi izdarījis menedžera, vēl kaut kādas funkcijas, kuratora funkcijas vai vēl kaut kādas, tad tu atnāks piekusis mājās un domāsi, tagad es gribu uzrakstīt vēl skaistu kontekstuālu publikāciju un to publicēt. Bet, ir grupa cilvēku, kas šādi ir pavadījuši daudzus gadus un droši vien no šī niķa arī vaļā vairs netiks. Līdz ar to, tā kritika kā tāds hobijs, profesija hobijs arī mūsdienās eksistē. Bet, atgriežoties pie tās mediju situācijas, tātad nav stabila medija, kas ieguldīta neatkarīgā kritikā vai kritiķos, un, arī filmu plūsma un apjoms ir kļuvuši nekontrolējami. Senos laikos mēs ar nelaiķi kolēģi Naumani varējām aprakstīt pilni dažādu garumu rakstiņos pilnīgi visas kino jaunumus, kas ienāca Latvijā. Šobrīd izpeldēt starp kinoteātru jaunumiem, platformu jaunumiem, tas vienkārši nav iespējams. Līdz ar to tā sirsnīgā kritiķa darbība ir rosīties savos nišas medijos, audzēt izpratni par kino sev lojālos klausītājos un cerēt, ka varbūt kaut kas no tām zināšanām sasniegs arī to masu skatītāju, kurš nekad nevienu kritiku nav lasījis un arī nelasījis. Tā kā būtībā tā aina galīgi nav tāda ne saulaina, ne spoža. Es domāju arī pilnīgi un absolūti nav ko liekuļot. Tāpēc, manuprāt, kritika vai kino izpratne ir būtisks elements studiju procesā, studējot pilnīgi citas lietas, medicīnu, kino, režiju, sociālās zinātnes, komunikācijas zinātnes. Tur noteikti ir jābūt izpratnēji par to, kas ir kvalitatīvs kino, kāda ir kino elementi, kāda ir kino valoda. Mēs zinām, ka to spoži gadiem ilgi darīja Viktors Freibergs Latvijas universitātē. Viņš nemācīja topošos kritiķus, viņš mācīja sociālo zinātņu speciālistus, kuri aizrāvās ar kino. Un tur tam kritiķim vai tam pasniedzējam, kuram ir kritiķa pieredze, ir pateicīgāka auditorija nekā varbūt, ja viņš raksta kādā medijā, lielā medijā, laiku pa laikam. Jā, bet tā kā ir ļoti grūti, es domāju, ielausties izglītības sistēmā un viņu šādā veidā mainīt, tas joprojām paliek kaut kādos ārpus skolas vai pulciņos, vai, kino muzejā skolēni var nākt pie mums mācīties, tā kā, ja viņiem ir ieinteresēti skolotāji. Bet varbūt, ka tad ir jāiet sociālos, varbūt ir jākļūst par influenceri. Bet ar to naudu nenopelnījis Latvijā. Izņemot
par atsevišķām tēmām, atsevišķi cilvēki, bet es domāju, ka no mums, kas strādā kinokritikā, neviens nav varbūt gatavs tik ļoti, kā lai saka, ķēmoties. Bet es gribēju nedaudz iebilst Ritai tādā ziņā, ka man arī nav ilūzija par to, ka kinokritiķis varētu ietekmēt tur kaut kādas ļaužu masas plūst skatīties tur to vienu kaut kādu filmu, bet manā pieredzē zinu, ka ar Dītas tekstiem tā bija, jo tad, kad es sāku strādāt kinoformā Arsenāls studiju gados, tad bija tā, ka no rīta tu atver dienu un paskaties, kādas filmas iesaka Dita un Normunds Naumans no šīs dienas Arsenāla programmas, un tu zināji, tie seansi būs izpirkti. Tā kā tas strādāja, vienkārši tas, kas mani vairāk tagad interesē arī kā tādu pētnieku, tad ir, kuras bija tās filmas, uz kurām tev pašai likās, tur cilvēki varbūt ieklausās, tur varbūt kā tajā periodā, es domāju, kaut kā 90. gadu beigas, 2000. sākums, jo Latvijas filmu nebija, arī tās ārzemju filmas, kas ienāca Latvijā, bija daudz mazāks tas apjoms, tad kas tev pašai likās, par tām pastāstīt tobrīd bija svarīgi, un tas varbūt kaut ko pavirzīja? Es domāju, ka bija tas apjēdzamais filmu apjoms, tātad 5, 7 filmas nedēļā, kuras 7 jau tur 2000. gados. Jā. Sākumā nebija arī tās 5, kuras tu tiešām varēji noskatīties, izanalizēt un saprast, vai tur ir kāda formāta tekstā, tas tiks atspoguļots, vai tās ir tās īsrecenzijas, vai tie ir garāki teksti, bet mēs sāksim atkal ar to. Es domāju, ka mēs ar Normu un Nāmanu varam būt pateicīgi, ka mums bija tā unikālā pieredze, jo es domāju, ka tādas pieredzes vairs strādājot fiziskā laikrakstā vai fiziskos izdevumos vienkārši nevar būt tikai tāpēc, ne jau tāpēc, ka mēs bijām tādi superīgi, ja? Bet tāpēc, ka ir mainījusies mediju sistēma, ir mainījies veids, kā cilvēki uztver informāciju, ir mainījies veids, cik vispār cilvēki ir spējīgi un grib lasīt tekstus, ir mainījies pilnīgi viss, un šajā ārprātīgi tajā fluīdajā situācijā tam cilvēkam, kurš grib mūsdienās stāstīt par kvalitatīvām filmām un aicināt saprast tās filmas, šis cilvēks, es domāju, var orientēties tikai uz kaut kādu sev lojālu auditoriju, uz saviem cienītājiem, faniem, nezinu, kā to nosaukt, vai uz tiem, kas regulāri klausās podkāstu vai lasa kino rakstus, bet mēs zinām, ka tur nav tas miljons, tur jau nav tie miljoni skatīt, tur droši vien nav arī tie 100 000, jā. Bet tad, kad mēs strādājam laikrakstā laikrakstam diena bija 100 000 tirāža, jā, šobrīd tas arī šķiet Latvijas realitātē pilnīgi neticams. Cipars šādas tirāžas vairs nav nevienam izdevumam. Jā, un tad droši vien sanāk, ka kritiķis pats ir atbildīgs par savas auditorijas būvēšanu. Jā. Jo nav vairs automātiski mēdī, kur tev jau ir cilvēki tik un tik, kuri noteikti izlasīs. Ne visi, bet tas mēdījis, protams, tev iedod ļoti spēcīgu fundamentu, tā struktūra, ritms, kas ir ļoti svarīgi, ka tu skaidri zini, ka katru nedēļu tev ir tā rubrika, nevis, rakstu, tad uzrakstīs tādu vai šādu. Tātad arī tāds, ir arī šis ritmiskums. Tāpat kā televīzijā, ja kaut kas iznāk vienreiz mēnesī, tas ir daudz sliktāk nekā, ja kaut kas iznāk katru nedēļu, jā. Tā kā, tāds, un tas ir tas, kas ir, diemžēl, aizgājis, un ne jau tikai Latvijā. Tā mediju situācija, protams, ir mainījusies visur, un tādu greznību kā algots kritiķus, kas specializējās uz tekstiem un brauc regulāri, teiksim, uz lielajiem festivāliem, vairāki kritiķu komanda aprakstītu filmas, analizēt tās, intervēt filmu veidotājus. Es nezinu, to var atļauties šobrīd tikai The New York Times, es domāju. Vispārējie to vairs nevar atļauties. Bet man liekas svarīgi, ka šajā tajā izmainītajā mēdīju vidē ir būtiski tās nišas, skatīties uz to nišu jēdzienu kā uz pozitīvu jēdzienu. Jo tie ir tie arī uzticamākie skatītāji, klausītāji, lasītāji. Jā, viņi būs mazi un vēl vairāk mazā valstī.
viņi būs pavisam mazi. Kaut vienlaicīgi nevajag iedomāties, ka lielās valstīs, ja tu nodarbojas ar kaut kādu ļoti nišīgu lietu, ka viņu būs vairāk. Vienkārši liekas, ka tur arī tas bišķi tā domāšanas veids bišķi jāpamaina uz to, ka niša tas nav slikti. Niša drīzāk ir tad jautājums par to, lai tā niša veidojas kvalitatīva, lai tie ir kvalitatīvi, tie lietotāji, kuri tad patiešām atgriežas, uz kuriem var paļauties, ka pat, ja tu būs visspecifiskākā, filma, ka tur būs tie, arī ja viņi būs 7,5, bet viņus tie 7,5 viņi izlasīs. Šajā ziņā es ļoti gribētu uzteikt, ja drīkst kādu pareklamēt, Baltica Analog Lab, kas strādā tātad ar analogo kino. Viņi pašiem, ja nemaldos 6 darbības gadiem, viņi ir izkopuši šo savu kopienu ne tikai Latvijā, bet arī startautiski. Viņiem ir šīs analogo filmu laboratoriju tīkls pa visu pasauli, viņi ļoti aktīvi sadarbojas. Un tas, tā ir ļoti specifiska niša, bet viņi ir tie cilvēki, ar kuriem var strādāt. Un tad vienkārši, ka vienkārši ir šajā situācijā jāatbrīvojas no tāda domāšanas stereotipa, ka vajag strādāt uz visiem un strādāt uz masām. Ka tas vienkārši vairs nestrādā, jo cilvēki ir ļoti dažādi, viņi patērē ļoti dažādus formātus. Citi ir tie, kas labprātāk lasa, tie, kas labprātāk klausās, tie, kas labprātāk skatās YouTube video. Un tam līdzīgi, kaut viņi varbūt interesēs par vienu un to pašu lietu, ka ir tieši šīs dažādās uzrunas formas, bet vienlaicīgi mēs nevaram arī sagaidīt, lai visi kritiķi spēja apkalpot visus savus dažādos, gan ar savu YouTube kanālu strādā, gan ka viņi vēl publicē tekstus, un tad viņiem vēl viss pārējie sociālie tīkli un viss pārējais. Un tad ir jāiet uz darbu arī pa vidu. Jo šis viss ir tikai no darba brīvajā laikā. Protams. Jā, šeit es gribētu ielikt mazliet Sergeja par to ietekmi vairāk, jo, principā, Dita to jau pieminēja, jo viņš to bija licis kā tādu diezgan provokatīvu tekstu, kurš izrādījās nav tikai viņa vienīgais viedoklis, par to, ka mums ar akadēmisko kritiku viss ir kārtībā, bet viņš nedomā, ka tie kaut ko ietekmē. Es arī nedomāju, ka mēs kaut ko ietekmējam. Pilnīgi varu viņam piekrist, ko neietekmējam. Jā, un viņam šķiet, ka kinokritikai, īpaši tā saucamajai profesionālajai kinokritikai, ir jāietekmē procesi. To mēs nevaram kontrolēt. Process var ietekmēt, ja filmdaris vai filmas režisors izlasa recenziju. Ja mēs runājam par lokālo vidi un cerams, ka režisors ar sapratni iedziļinās tekstā un uzreiz nav tā, ka viņš apvainojās uz mūžu. Tā kā tādā ziņā profesionālo procesu Latvijas kinokritikai vajadzētu ietekmēt. Tas ir pilnīgi un absolūti. Tā ir arī viena no būtiskākajām Latvijas kino kritiķu saimes funkcijām. Saprast, analizēt, kontekstualizēt, gal galā arī pētīt šo Latvijas kino procesu. Jo es atvainojos Breda Pitta daļradi, kura biogrāfijas faktus var izlasīt Wikipēdijā un tad draiski norunāt jauniešu radio kanālā. Tur nevajag liels prasmes. Ja? Tā kā, es nezinu, vai tas ir kvalificējums kā kino kritika. Ja? Sergejs arī pieminēja to, ka jāizsver pašmāju kino, bet viņš vairāk runāja nevis ietekmēt kino veidošanu, bet kino skatītāju. Un viņš tāpat kā ļoti daudz ir, ko es esmu runājusi par šo tēmu, uzsver šos zelta laikus, kad bija Dita Rietuma un Normans Naumans, kuros ieklausījās pilnīgi visi un ka bija šie vārdi, kas kaut ko nozīmē. Un šobrīd tādu vārdu nav. Tā skaitā tādēļ, ka tā saucamie akadēmiskie kinokritiķi ir pārāk tālu no skatītāju vairākuma un nav iemantojuši viņu uzticību. Bet viņš piebilst, ka otrajā pusē viss ir tieši tikpat bēdīgi un vēl bēdīgāk. Kas ir otrā puse? Otrā puse ir kinokults, piemēram, un tas, kas ir viņam blakus. Kaut kādi cilvēki, kas arī raksta, ka ir baisa zināšana un pieredzes trūkums, plaukst un zaļa grafomānija vissliktākajā nozīmē, un ka publika to jūt un uzticās šiem blogeriem vēl mazāk nekā akadēmiskajiem kritiķiem. Ka izrādās, ka eksistē kaut kādi mikroinfluenceri kaut kādās Facebook grupās, Instagramā, TikTokā, kas runā it kā par filmām, arī kaut kādai ļoti mazai grupai. Bet neviens no viņiem arī nav ieguvis kaut kādu vārdu. Un man liekas, ka pieņemsim Ieva Augstkalna ar kolēģiem podkāstā. Jūs esat burtiski autora balss, kuru var dzirdēt.
kā blakus, un arī jums, īpaši tev, ir arī akadēmiska izglītība. Jā, protams, es pabeigusi bakalauru Latvijas Kultūras akadēmijā audiovizuālas un skatuves mākslas teoriju, bet es gribēju mazliet atgriezties pie tā, ko teica Dita par to ietekmi varbūt uz kino veidotājiem. Un man šķiet, ka tas ir tas, par ko esmu runājis, man liekas, pēdējos 3 gadus un katreiz ļoti dusmojusies un teikusi, kas tas ir, ka izlasu to kinokritiku, ko tu esi uzrakstījis, to publikāciju, un tu redzi, tu ej pa ielu un tu gaidi, kad tas cilvēks viņš tā, uzsāks kaut kādu sarunu vai varbūt arī kaut ko vairāk, atsaucoties uz kādu Aloisu Brenču precedentu. Bet sako dusmīgs skatiens, un pēc tam paiet kāds laiks, un tad tu dzirdi, ka kaut kādos pasākumu stūros ir bijusi tā gānīšanās, kurā, protams, tu neesi bijis klāt, un nemaz nezini, ka tas ir noticis. Un man liekas, ka tur ir kaut kāda problēma tajā, kā vispār kino veidotāji uztver kinokritiku, kas tas viņiem ir un cik viņi kaut kā veselīgi uz to raugās. Jo man šķiet, ka skaidrs, ka ir atšķirības starp filmu, kura, piemēram, nav Latvijā veidota, vai tas būtu, piemēram, blockbusters, un filmu, kas ir veidota Latvijā, jo šī industrija ir tik neliela, un mēs visi viens otru pazīstam, ka tas kārtē reiz ir kaut kāds atkal šķērslis, un tā ir lieta, ko mēs arī raidierakstā vienmēr uzsveram, vispār idejiski, ka mēs būtu ļoti iepriecināti par šādu sarunu starp kino veidotājiem un kino kritiķiem, un ka tas būtu tikai tāds šīs ieguvums šai videi. Un tas, ka kādam var nepatikt publikācija, ar to ir viss labi. Tas ir pilnīgi normāli arī tam pašam filmas veidotājiem. Bet tāpēc būtu jāvairās no sarunas? Es domāju, ka nē. Tu gribi vienkārši, lai vairāk plūkšanās. Nē, plūkšanos nevajag. Nē. Man uzreiz nāk prātā tas stāsts par Ingu Jērumu un Gunāru Piesi. Tādu plūkšanos nevajag. Nē. Es varu tik pateikt, tas nav kaut kas ļoti jauns un raksturīgs tikai šim laikam vai šai paaudzei. Es domāju, ka nervozas vai jūtīgas reakcijas uz kritiskiem tekstiem ir bijušas vienmēr. Protams, mākslinieks ir ieguldījis tur milzīgi daudzas laika, enerģijas, un tad kāds tur atnāk kaut kāda meitenīte vai tante, vai tad to es par sevi tur un kaut ko tur saraksta. Bet jāsaka, ka teiksim, amerikāņu kritika bieži vien atļaujās daudz brutālākus tekstus un daudz maz argumentētākus apgalvojumus. Sevišķi tam es pievērsu uzmanību savulaik uzturoties Ņujorkā un lasot, teiksim, Broadways izrāžu recenzijas, kas, un arī salīdzinot, ir redzēts tas šovs, kas nav ģeniāls, bet neviens tur nav, nekas traģisks arī nav noticis. Un publikācija ir tāda, tā recenzija ir tāda, ka to šovu pēc tam vienkārši noņem nākamā dienā. Viss beidzās, jā. Tā kā, labi, tas arī ir, varbūt tā ir 10 gadus sena vēsture, bet es gribu teikt, ka Latvijā mēs kritiķi neatļaujās tik viennozīmīgi tādus brutālus tekstus, lai filmu veidotājs varētu apvainoties uzreiz. Manā pieredzē ir bijis, ka ir bijis teksts, un pēc tam mēs gadiem ilgi tur gājām pa ielas pretējām pusēm. Tas viss piederās pie lietas, un ir arī, tas tā ir profesijas specifika, jā, tas nav nekas jauns. Bet, protams, šādas sarunas,
vajag veicināt, organizēt, un to droši vien var arī darīt. Nu, kaut vai šo rudeni būs 17 Latvijas filmu pirmizrādes, organizējam kritiķi, organizējam sarunas ar filmu veidotājiem, uzreiz viņus tā nenokritizējam, bet veidojam sarunas. Domāju, ka tas process būs appusēji bagāts, jo mēs nesarunājamies, mēs maz sarunājamies, un vīde maz sarunājās savā starpā, piemēram, režisori viens ar otru arī ne īpaši sarunājās. Un tā it kā tā industrija ir neliela, tagad ļoti aktīva, bet tā izolācija no tiem procesiem arī ir diezgan pamatīga, jo katrs mēs savā tajā burbulī, arī profesionālajā burbulī dzīvojam. Un nevienmēr tās saskarsmes notiek, un nevienmēr tās saskarsmes ir tādas jēgpilnas. Tā kā, bet tas ir mūsu spēkos institucionāli vai netik institucionāli organizēt šādu sarunu sēriju, piemēram, par 2022. gada rudenis Latvijas filmu pirmizrādēm. 17 filmas. Ja es drīkstu iestarpināt, pirms Dita sāk runāt par 17 pirmizrādēm, es visas nerunāšu. Uz kurām es skatos arī ar prieku, bet arī savā ziņā kā kinoraksta redaktors arī ar šausmām, jo tur paralēli ir vēl kinofestivāli un seriāli un viss, un tas viss ir jāaprakstā, un tas nenāk nemaz tik viegli, ja tas ir tāds arī mums milz apjoms. Bet tā atgriežoties pie tām kinokritikām, un par to es lasīju, tagad ir iznākuši publikā sēž Agris Radovičs, kurš sakārtojas Armīna Lejiņa rakstus un viņa kinokritikas, un otrajā sējumā ir viņa vēstules. Un lasot Armīna Lejiņa tās kinorecenzijas, ko viņš rakstīja, tātad, es personīgi lasīju tieši 80. un 90. gadus, ja, un es biju šokā par to, cik ļoti asi viņš izteicās par filmām. Un toreiz, ja es atļaušos tagad atsaukties uz sarunu, es toreiz Agrim arī vaicāju, kā tas varēja būt, ka tas Armīns Lejiņš tā izsakās šajā tik ļoti šaurajā vidē, tik ļoti nežēlīgi par tiem darbiem, kā viņš vispār varēja tad... redz, jo man ir jautājumi, jā. Jā, redz, man jau bija tieši tas jautājums, kā viņš to varēja, kā viņš varēja Rīgā tad vispār pa ielu paiet. Bet tu toreiz man teici vēl arī to faktu, ka tas bija vēl arī tās padomu gadu beigu posms, un tā, ka tās bija filmas, kas tapa par tajā sistēmas ietvaros, un ka visi apzinājās, ka ir bijuši kaut kādas spēles noteikumi, un šīs filmas nav jāžēlo. Jā. Nav nekādas nepieciešamības tur ļoti to darīt, un ka tāpēc, ka tā Latvijas kritika tagad ir tik ļoti saudzīga, ja es tevi citēju pareizi, Agri, jo tie projekti tagad to daudz ilgāk, tas ir daudz arī sāpīgāks process, un tāpēc arī viss tā uzmanīgāk tomēr attiecās. Katrā ziņā, es ļoti gribēju šajā sarunā pieminēt Armīnu Lejiņu, kā jūs noprotat, ja? Jo tas man arī liekas tāds piemērs, domājot par Latvijas kinokritikas dažādību kaut kādā periodā, jo viņa tie teksti ir patiešām arī tādi formas paraugi un domāšanas paraugi, kā vispār domāt par kino. Un katru reizi, kad es tev grāmatu nejauši paņemu no plaukta, lai sameklētu kaut ko vienu ļoti konkrētu lietu, tur iekrītu tur uz neatļauti garām stundām. Bet tā kā ir bijuši arī tādi piemēri arī Latvijas kinokritikas vēsturē, kad ir runāts ļoti, ļoti asi par to kino. Arī Normunds Naumans mēdz rakstītā asi. Jā, lūk, un šos asos rakstītājus, kur ir bijuši arī ļoti izglītoti, tos atcerās un par tiem runā. Un tad šobrīd man šķiet, ka vienīgie, kas var atļauties būt tik drosmīgi, būtu kaut kādi neatkarīgi kino blogeri, teiksim, vai kaut kādi cilvēki, kas strādā TikTokā vai Instagramā vai kaut kur vietās, kur viņi runā vienkārši ar vienkāršo skatītāju un tā audzē sev auditoriju, bet tur arī pastāv risks būt ļaunam vienkārši tāpēc, ka tas piesaista cilvēkus. Bet tā jau nav kritika. Tā ir, es nezinu, mēs varam izvēlēties kaut kādu saudzīgāku darbības vārdu. Tā ir ampelēšanās, radoša ampelēšanās, uzkacinot raibrūtāju auditoriju. Es vakar, piemēram, uzzināju, ka TikTokā šobrīd uz urā ejot ampelēšanās
ampelēšanās par tēmu ugunsgrēks. Jaunā paudze ir atklājusi šo te Latvijas televīzijas kultūras slāni, un tagad radoši izpaužās dažādi ampelējoties, demonstrēt savu izteikto kritisko domāšanu audiovizuālos, draiskos formātos. To visu var darīt, bet nesauksim to par kritiku. Tā nav kritika. Lai cilvēks kaut ko kritizētu, viņam ir jābūt sapratnei, viņam ir jābūt izglītībai, un viņam ir jābūt pieredzei. Ņemšanās man patīk, nepatīk līmenī, un vēl tagad, tagad vēl nākt radoša ampelēšanās ar failiņiem. TikTokā, tā nav kritika. Tā kā es gribētu aicināt, novilkt kaut kādus tādas robežas. Jebkurš viedoklis, kas tiek izteikts par filmu, to nav jāklasificē kā kritiku, kas tomēr, paliksim pie tā, ka tas kritiķis ir tā profesija. Jā, bet es pateikšu skaļi ierakstam, ka Agris Redovičs piedāvā jauniešiem parādīt dzīvokli, ko es tiešām tikai atbalstītu. Bet oponējot Ditai, Vilnis Vējš, Radio Naba pagājušo gadu sarunā, kas notiek mākslas kritikā Latvijā, viņš saka, ka kritika ir viss tas tekstu mākonis, kas ir ap mākslu, kas veido kontekstu un ļoti spēcīgi to ietekmē. Un tad varbūt, ka tā ir tomēr kritika, arī Twittera ieraksti par to, kas man ir paticis šajā filmā, un varbūt, ka tā, TikToka varbūt specifika neierakstītos tā kā kritikas jēdzienā varbūt tādā veidā, bet ja cilvēkam ir viedoklis un viņš viņu izsaka. Tad tas ir cilvēka personiskais viedoklis. Tā nav, es domāju, ka Vilnis Vējš domāja par profesionāliem tekstiem, ko ir veidojuši cilvēki, kas saprot, par ko viņi raksta. Tas, ka tu kaut ko iemuģini sociālajā tīklā, tā ir varbūt tā ir mana subjektīvā izpēta. Es kā audiovizuālā produkta lietotājs, te ieslēdzās šīs te komunikācija teorijas. Tā ir tā apmierinātības teorija, ja, uz ko brutālais kapitālisms, var sakot, visus ir izlaidis tādā līmenī, ka mēs visu uztaram, vai man tas patīk, vai man tas nepatīk. Tā ir šī mediju apmierinātības teorija, un tad tie recipienti tur kaut ko tur ieraksta. Man patika, man nepatika. Bet tas, protams, strādā kā filmas mārketinga elements, un, protams, arī tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka tie profesionāļi, kas strādā PR aģentūrās, ir mācījušies kino teoriju, kino vēsturi, un, teiksim, daudzi no Rīgas Stradiņa universitātes komunikāciju studiju virziena absolventiem arī strādā tieši PR-ā, tā skaitā filmu PR-ā, un viņi vismaz saprot, ko darīt ar šiem te sociālajiem tīkliem, lai tas arī strādātu filmas mārketinga labā. Tātad darbojās tur profesionāli. Bet vienkārši lietotāji ierakstus par to, vai man patīk, vai man nepatīk kaut kāds produkts, tas ir apmēram tā, šitās Lidl tomāts bija iepuvis, un es uz viņu braucu, tur nezinu, kur stundām braucu. Jā, bet, ja es drīkstu, man liekas, varbūt tas vēl saslēdās par ietekmi. Man liekas, ka jautājums ir par to, ko var ietekmēt. Es arī neesmu, man kaut kā nešķiet, ka mēs varam ļoti, cik tālu var ietekmēt kritiķis to procesu kā tādu, ja man brīžiem tomēr cilvēks stāsta, ka Latvijas kino veidotāji nelasa vispār kino recenzijas. Man arī tā ir stāstīts. Es nezinu, protams. Bet arī pasaules klasiķi ir tādi, kas nelasa. Labi, pasaules klasiķiem mēs tiem piedodam. Bet tas, kas man liekas, kas kino kritikai ir jādara, ir tieši veidot to narratīvu kā tādu par Latvijas kino vēsturi. Tas, ko Dita jau teica, respektīvi par tās ietekmes sfēras, mēs nevaram ietekmēt, uz ko tas skatītājs aizies. Jo galu galā tā būs viņa izvēle, jo varbūt, ka viņš jau būs gribējis iet uz to filmu, bet tur būs tie plus 32 grādi ārā, un viņš galu galā
vēl nekur nav aizgājis, kaut ko gribējis. Nu, tu viņu jau gan drīz ietekmēji. Bet tas, ko var ietekmēt, ir tieši tas, kā tas skatījums uz kino kā tādu, uz to Latvijas kino attīstību un procesiem. Tos ir ietekmēt. Tas, man liekas, tas ir vienīgais, ko mēs varam veidot. Bet tad varbūt, lai kaut kā atšķaidītu to, vai drīzāk, mums ir šobrīd divas dažādas puses, tiešām, kā Sergejs arī rakstīja, ka ir šī akadēmiskā kritika un tad tā otra puse, kur runā kaut kādi pašdarbnieki, teiksim tā. Bet tad varbūt ir kino kritiķiem arī mums tā kā tiem oficiālajiem, tiem profesionālajiem kino kritiķiem ir jāieplūst arī tajā otrā pusē un jārunā kaut kādā pieejamākā formā arī. Jo, piemēram, gan Sergejs, gan vēl vairāki cilvēki, ar ko es esmu runājusi, ieskaitot arī Kristīnu Želvi, kur sarunā, ar kuru man vispār šī tēma tā kā nostabilizējās. Norāda uz to, ka mums trūkst vārda, tiešām tāda, kas kaut ko nozīmētu gan parastajiem skatītājiem, gan arī akadēmiskajai videi. Un daudzi uzsver viņus to, kā strādā Antons Doļins. Par to, ka viņš raksta šīs smagās recenzijas, bet šajā laikā strādā arī, viņš var uzrakstīt milzīgi garu apskatu par festivālu filmu, bet viņš var arī pateikt, man šī filma nepatika, tā kā ietekmējot to, ko domā vienkāršais skatītājs. Man šķiet, es par šo jautājumu domāju, un es atgriezīšos pie sarunas sākuma, kurā es teicu un citēju Ingu Pērkoni, jo man šķiet, tajā brīdī, kad mēs sakam, ka kinokritika var vai šāda veida profesionāla publikācija var būt mākslas darbs, to ir ļoti, teorētiski, protams, strīdīgi, bet man šķiet daudz vienkāršāk tajā brīdī ir atšķirt mākslas darbu no darinājuma. Tas būtu pirmais punkts. Un otrais, ja pat kinokritiķis, piemēram, pievēršās cita veida formai, kādā viņš nodod informāciju lasītājiem vai klausītājiem, vienalga. Bet katrā ziņā viņa kaut kāda redzējuma, es negribētu teikt šo vārdu patērētājs, jo tam ir kaut kāda tāda negatīva konotācija, bet katrā ziņā šim cilvēkam viņš visdrīzāk pazīst drēbi. Tādā ziņā, ka viņš nevar vienkārši ielikt TikTokā un taisīt video un teikt, šis ir labi, es dodu 5 zvaigznes, vai šis ir ļoti slikti, nedod necik. Bet viņš pazīst šo vidi, pazīst šo drēbi, ar kuru viņš strādā. Tas ir tieši tāpat kā tajā brīdī, es nezinu, apšaubīt Tarantino. Skaidrs, ka Tarantino nav iespējams, ja pirms viņa nebūtu viss šis kino vēstures tāds blāķis, un viņš arī nespēja būt Tarantino, ja viņš to nepārzina. Jā, un lūk, šeit es arī pielikšu vēl Sergeja teikto, jo viņš tā kā arī runā par šo pašu, par to, ka arī ka viņš vispār cer uz to, ka kāds no jaunajiem talantiem spēs izrauties no akadēmiskās vides aploka un kļūt par īstu tautas kino kritiķi. Bet šo tautas kino kritiķi viņš gribētu, ka viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka tam cilvēkam ir jānāk no kritiķu vides, ja nevis jāizaug no blogeriem, tāpēc, ka tur ir nepieciešams pārzināt drēbi, ka tas nevar būt vienkārši cilvēks, kurš daudz skatās kino, tam ir jābūt izglītotam cilvēkam. Jā, bet ja es drīkstētu pakomentēt, tā kā es Doļina kungu arī zinu vismaz 25 gadus. Iespējams, ka Latvijas auditorija par viņu vairāk tagad ir sākusi interesēties, tāpēc, ka dažādu politisku procesu dēļ viņš uzturās Latvijā. Bet, teiksim, atbilde par to, kā var iegūt kritiķis noteiktu autoritāti, ir atkal šis sekotāja loks. Doļina kunga gadījumā tas bija viņa pozīcija izdevumā Izkusto kino, kur viņš bija gan redaktors, gan kādu brīdi arī galvenais redaktors, kas ir akadēmiskā kritika. Paralēli viņš strādāja profesionālās kompānijās, kuru pasūtījumu ietveros, tad arī veido savus dažādus YouTube šos video. Tātad tas ir darbs.
Krievija ir lielāka valsts nekā Latvija, tirgus ir lielāks, arī šāda veida nišas informācijai, piemēram, refleksijai par kādu Kannu kinofestivālu izrādītu filmu. Un, protams, ka šiem dažiem, jāsaka, ka arī Krievijā vēl pirms kara bija vairāki kritiķi, kuri spēja sapulcināt ļoti lielu auditoriju, tādā ziņā, ka viņi strādā uz savu sekotāju loku un strādā spēcīgos medijos, vienā vai vairākos. Var nosaukt arī klasiķi Andreju Plahovu, kurš arī vairs neuzturās Krievijā, var nosaukt arī Doļinu, bija arī tāds Jurijs Gliģiļščikovs, kuram bija daudzos simtos tūkstoši mērams sekotāju, fanu loks, tātad tas ir, tātad viņi zina šos cilvēkus, šos kritiķus, pazīst viņu gaumi un sekojoši šo konkrēto cilvēku raksti vai reakcijas uz filmām var sekot kā orientieris. Ja es drīkstu te salīdzināt mūsu nīkulīgos ieguldījumus kultūra procesos, tad tas bija kā savulaik mēs ar Naumani veidojam šīs te zvaigznītes vai bumbiņas, sauciet kā gribat, man ir teikts, ja es redzu, ka jūs tur esat ielikuši 5 zvaigznītes vai 5 bumbiņas, es skaidri zinu, ka es uz to filmu neiešu. Es iešu uz to filmu, ko jūs tur nīgri aprakstāt un ierīlīgāt tur 2 bumbiņas, jo tur būs tā Holivudas bauda, bet uz tām arthaus mocībām ar tām 5 bumbiņām es neiešu, bet paldies, ka es to varu redzēt, ka man tur nav ko aizspērt. Tā kā būtībā tev ir jāzina savs, tev vajag orientieri un savā ziņā Doļina kungs ir orientieris saviem lojālajiem sekotājiem, un mums tāda kritiķa, kas tiešām būtu profesionālis un arī profesionāli būtu uztrenējis to savu atpazīstamību un performētu dažādos kanālos, mums vienkārši nav, jo tad tas ir viss jādara no darba brīvajā laikā, jo nav tam nekāda tā palīdzība nav no tām struktūrām. Tu pateici tieši to, ko es gribēju pateikt, ka lai tas, ko Sergejs gribētu šo lielu, šo atpazīstamo, kā tur tautas kino kritiķi, viņš nevar Latvijā rasties šajā situācijā struktūrālu problēmu dēļ, nevis tāpēc, ka mums pienāks tur paziņos tūlīt kaut kāds, tur nezinu, Gaišreģis pēc 3 gadiem mums tāds piedzims, un vēl pēc 35 mums tāds būs. Viņš piedzims, viņš vienkārši struktūrāli nevar šeit rast. Vismaz šobrīd nevar rasties. Viņš varbūt ir, bet mēs par viņu nezinām. Jo viņš nav uztrenējis prasmi virpuļot dažādos sociālos kanālos. Bet vai to vajag? Bet vai to vajag? Tas ir tieši tā, kā tu nopelnīsi naudu, ja tev ir visu laiku jāskatās šis nenormālais filmu apjoms, vai vismaz kaut kāda maza daļa no tā jāaptver. Jā, jūs jau podkāstu arī taisat brīvajā laikā, vienkārši, kad sanāk, vai ne? Jā, tā ir. Jā, es domāju, ka tev vienkārši, lai izveidotu šo savu sekotāju pulku, vienalga, kas tā būtu par platformu, vai tas ir Instagrams, vai tas ir Twitters. Twitterī man šķiet pat ir vieglāk, bet Instagrams, piemēram, kas visu laiku attīstās ļoti, man liekas, ļoti tālu jau no tās iespējas kinokritiķim izveidot sev tādu platformu tur. Man liekas, arvien neiespējamāk, tāpēc, ka šāda veida platformas, lai tās spētu sevi uzturēt, viņas virzās reklāmas un komercijas virzienā, kurā es nezinu, kā kinokritiķis viņš varētu tā kā, man liekas, vispār jautājums bija sākumā par influencēšanu un kinokritiku, kas vispār, man liekas, ir nesavienojami, tā kā tad to mēs izslēdzam, es savā galvā noteikti, jo man šķiet, ka tajā brīdī, kad kinokritiķis sāks kaut ko pārdot, mēs varēsim runāt par kinokritikas beigām oficiāli. Tas ir principā neiespējami. Bet to arī nevajag. Nevajag kinokritiķim nevajag būt influencerim šī vārda tajā mūsdienīgajā nozīmē. Lai gan, teiksim, filmu veidotāji pasūtot savus mārketinga kampaņas, nenoliedzami tur ietvers arī influencerus, un tad viņi iznāks no tās pirmizrādes filmas, un tad viņas nofilmēs, un tad viņi tur tādas dīvas, tur kaut ko tur tā nopīkstēs skaisti.
skaisti un sabiedrībā atpazīstamas personas. Es nezinu, nav jau arī ne mērījumi, ne pētījumi, kas tiešām atbildētu uz jautājumu, vai cilvēku, kas tiek mūsu šaurajā sabiedrībā pozicionēts kā sabiedrībā pazīstams, viņa izteiktais teksts, ka šī ir brīnišķīga filma, vai tas tiešām kaut kādā veidā ir veicinājis šīs filmas noiet. Tā kā es pilnīgi piekrītu Ievai, ka nevajag jaukt. Nevajag jaukt influenceres statusu vai influenceru statusu, kur tev ir jāvirpuļo ar dažādiem produktiem, lai ar to nodarbojas jaunas skaistas aktrises un brīnišķīgas kulināres. Bet vai tur vajag profesionāliem, akadēmiski izglītotiem cilvēkiem, kuri var būt pētnieki, kuri iespējams drīz būs doktori vai jau ir doktori, vai viņiem tiešām tur vajag vingrot ar hantelēm pa tiem sociāliem tīkliem un kaut ko vērvelēt. Priekš kam tas ir nepieciešams? Ja drīkst, es šajā vietā vienmēr satrūkstos, jo man šajā vietā ir obligāti jāizstāv Twitteris. Es nevaru, man tas ir būtiski manas dzīves sastāvdaļa. Vienkārši tāpēc arī kinokritiķim, jo tas, kas notiek tajā kino Twitterī, tas ir ļoti būtiski. Tu iegūst ārkārtīgi daudz informācijas par to, nevien tikai, ka kolēģi, kas ir bijuši tur Kannās, tur šausmīgi krutā pirmizrādē, tad, kad viņi drīkst runāt publiski par šo filmu, ka tad viņi tur ietvītos kaut ko, kā tad tur ir. Bet arī tas, ka tiek arī visādas, īpaši tagad taču tik daudz visādas kino raritātes, kas ir kļuvušas pieejamas, kuras tu uzzini, ka lūk, tur viņas ir, to tu uzzini Twitterī. Kaut kādas jaunākās tēmas, kas satrauc vismaz kaut kādu, tur, teiksim, starptautisko kino Twitteristu burbuli, tas tu tur uzzini, kas tas ir kā darba instruments, tas ir būtisks. Tas, tad reizēm pašam arī kaut ko ierakstīt, nevis visu laiku tikai lasīt un laikot. Twitteris tas, kas man liekas, ka tas ir žurnālistu instruments, tā skaitā arī kritiķi instruments. Cits jautājums, cik tev ir laika, ja tu raksti garas kritikas vēl ierakstīt, un vispār vēl arī tur savā Twitterī kaut ko vienkārši vienā brīdī burti pietrūkst, bet... Es drīzāk domāju šo Instagram platformu, kur tev ir jāpiedāvā audiovizuāls saturs un vēl ir, ne par Twitter, jo Twitters ir, tā ir ziņu lente. Tā ir ļoti koncentrēta ziņu lente. Tas mēdīs, Twitters ir mēdīs. Un ziņu lentes ir, protams, izmantojums arī šajā, lai reklamētu rakstus, kinorakstu, publikācijas. Tā skaitā tas ir jādara, jo, lai kāds vispār uzzina, ka kaut kas notiek tā, kā un to mēs visi darām. Bet, es domāju, ka Timoņin kungs jau domāja kaut ko citu. Tomēr to arī to personības kultu, Jā, bet viņi kā kino izplatītāji savā ziņā var arī kopt šo personības kultu un būvēt šos akadēmiskos, piedāvāt šiem akadēmiskajiem kinokritiķiem izteikties. Piemēram, ka viņi teiks, akadēmiskais kinokritiķis savā recenzijā ierakstīja, ka šī filma nekādā ziņā nevienam nav skatāma. Tad, lai viņi to ieliek savā reklāmas, kur? Instagramā, Lūk, viņiem ir platforma. Viņiem ir platforma, viņiem ir sava publika, tad viņi arī savā ziņā, viņiem arī tie, kas var veicināt kaut kādu to sinerģiju. To satikšanos. Jo man liekas, man ļoti nepatīk šī doma par to milzīgo plaisu, kas ir starp, teiksim, kaut kādu kinorakstu auditoriju un Forum Cinemas auditoriju. Man šķiet, ka mums ir jāmēģina strādāt kaut kā, lai satuvinātu to, lai tiešām nav tā, ka akadēmiskais kritiķis ir kāds, kas sēž kaut kur, raksta savus rakstus 5 cilvēkiem. Nav vairāk. Ir ievērojami vairāk. Labi, es atvainojos. Un par Latvijas filmām ir ļoti ievērojami vairāk. Tā kā bet tu atkal nonāc tajā pašā, ka vajag masai. Saprot, man liekas, ka ir jāatvedās no domāšanas par masu. Ir jāatvedās no domāšanas par masu, ka mēs spēsim uzrakstīt visiem. Ir katram sava niša, katrs cita lieta, ka katram ir jāizkursa tā sava niša, darbs ar to savu nišu, savā tajā formā, bet katru nišu, bet mēs vienkārši nevaram sagaidīt, ka visi visiem. Vairs tas nestrādā. Vairs tas nav iespējams. Man šķiet, ka arī tas Forum Cinemas skatītājs ir ļoti
ļoti tāda sašķelta grupa. Jā, tieši tāpēc vienkārši ir jāatvedās no domas, ka tā auditorija ir... No domas par auditoriju kā vienu kopumu. Arī tie skatītāji ļoti dažādi, kuri meklē dažādas lietas. Jā, pat tad, ja mēs to varētu nosaukt par masu, tad tā arī nav masa. Tur ir ļoti daudz un dažādi tie skatītāji. Un es domāju, tur starp tiem, kur patiešām, piemēram, aktīvi apmeklē Marvels filmas, ir visnotaļ arī tādi, kuri vienkārši binžo filmas, vienkārši iet vienu pēc otras seanses. Tad ir tādi, kuri varbūt kinoteātrī apmeklē vienkārši, lai pagulētu, un varbūt arī tādi, kuri iziet ārā. Un katram tas mērķis, kāpēc viņš ir gājis uz kinoteātri, ļoti dažāds. Viņi arī vairs nav viendabīgi kaut kāds tāds veidojums. Un pat, ja, piemēram, rastos tāds, varbūt kinokritiķis, kurš rakstītu par šīm blockbuster filmām, viņu arī nelasītu visi, vai viņu neklausītos visi, jo katrā ziņā tam tas vienkārši tā nestrādā. Tā kā es piekrītu gan Elīnai, gan Ditai, ka tas nav iespējams. Mums ir pagājusi stunda. Mums ir tas diezgan dramatisks noslēgums. Pasaule ir krāšņa, daudzveidīga, fragmentēta, ir neskaitāmas nišas. Kritiķi, arī šeit sēdošie, ir daudz funkcionāli multimediju speciālisti, kas ir gan akadēmiķi, gan, ja vajadzēs, arī Instagramā vingros ar hantelēm, gan, ko tik mēs neesam darījuši, un turpinām darīt, gan pasniedzam, gan pētam, gan spējam rakstīt popkultūras formātiem. Viss ir brīnišķīgi, tikai ir pilnīgi skaidrs. Un arī es domāju, ka tāds dalījums akadēmiskais kritiķis, tad kas ir akadēmiskais kritiķis? Tas ir kritiķis, kurš ir guvis profesionālu izglītību. Arī šis profesionālais kritiķis, ja viņš saprot, kā strādā komunikācija, ja viņš saprot, kā auditorijas daudzveidība, viņš spēja izvēlēties saviem vēstījumiem dažādas formātus. Līdz ar to, mēs esam rakstījuši arī kaut kādus mazus, nenopietnus tekstiņus. Mēs esam rakstījuši arī vismaz Reiteres kundze arī doktora disertācijas. Tātad tu esi profesionāls, kas saprot, ka eksistē dažādi formāti, un tu spēj viņiem pielāgoties. Droši vien ar Reiteres kundzi mēs nepielāgosimies TikTokam, jo arī mans 25 gadus vecais dēls saka, ka viņš esot par vecu TikTokam, un tāpēc vecākiem par viņu tur vispār nav ko darīt, bet visas pārējās komunikācijas formas un kanāls mēs esam gatavi apgūt. Vai, ja kādi vēl ir palikusi? Es vienkārši nedrīkst teikt skaļi. Neko par TikToku uzzinās man priekšniecību. Bet izrādās, ka viņai ir ļoti daudz sekotāju TikTokā. Slepenā dzīve. Slepenā dzīve TikTokā. Vai mums ir no auditorijas kāds noslēdzošs jautājums? Man ir jautājums. Es vispirms gribētu pateikt jums lielu paldies par diskusiju, jo es tomēr iegūju ļoti daudz vērtīga. Mana izglītība ir filozofija, un es pašlaik esmu mākslas mediātori, kurai jāstrādā ar visdažādāko auditoriju. Un kas attiecas uz šo izskaidrot, vai iespaidot, es domāju, ka tā ir ambivalenta vienība. Tur nevar pateikt, atraut vienu no otru, bet jautājums ir par šīm te attiecībām. Es nekad neaizmirsīšu, kā jūs teicāt, dinozaurus, kino mēs, kā bija Savisko raidījums, nekad neaizmirsīšu. Savisko ir izcilākais influencers. Jā. Bet es gribēju teikt attiecībā arī par to, kad nekad neaizmirsīšu arī Freibergu. Man ļoti žēl, ka es neklausījos pilnu kursu, bija tikai atsevišķas prezentācijas, ko es dzirdēju. Man gribās pateikt lielu paldies arī Kino muzejam, kurš rīkoja speciālas nodarbības par kino. Un es pie sevis domāju tā, jūs nevarat iedomāties, piemēram, tagad tiek atklāts hits 2. septembrī. 70% no tiem būs video darbi, bez instalācijām un citiem. Un tagad mums ir jāizurbjās tam cauri visdažādākajām auditorijām, sākot ar, pat gribu teikt, bērndārs un beidzot
ar vecāka gājuma cilvēkiem. Un ir jāizveido stāstījums ne tikai, kas attiecas, kā jūs sakat, populārai masskatītājam, bet arī tas, ko mēs saucam par vieglo valodu. Un man jautājums ir tieši jums, vai ir arī kaut kas speciāli vieglajā valodā par kino. Un ir man tāds priekšlikums, jo ir skolas soma, un būdams kā pedagogs 30 un vairāk gadus, es varu teikt, ka vajadzīga ne tikai drāmas teorija, bet vajadzīga arī tas, ko mēs saucam par kino. Tātad šī te valoda kā tāda, kas būs nepieciešama. Un pēdējais, ļoti svarīgi ir arī šīs te asās recenzijas, jo tas, kas attiec uz Armīnu Lejiņu, es atceros, kā mēs ar viņu sastrādājamies 90. gados, un es domāju, tikas, ja? Un tā pateikt, bet tur bija ļoti svarīga šī te kodola informācija. Un man gribās pateikt paldies mūsu profesionālajiem, ja? Arī kritiķiem, kaut jums nepatīk šis vārds, bet šī kodola informācija ir ārkārtīgi svarīga. Paldies liels par pateikto. Jāsaka, tāds projekts par kino vieglajā valodā, tas ir viens no maniem tādiem seniem un neizdarītiem darbiem, varbūt jāsapurinās un ar kolēģu palīdzību. Man šķiet, ka ļoti būtisks jautājums bija arī par izglītības pusi. Un, man liekas, jau pēdējos, es teiktu, 4-5 gadus jautājums par mēdīju pratību, kā viena no tādiem skolēnu kaut kādiem apgūves priekšmetiem skolās, sākot jau ar konkrētu vecumu. Ka tas būtu pilnīgi normāli un ka tam vajadzētu būt iekļautam izglītības sistēmā. Jautājums, cik? Man likās, ka ir tagad. Kā caurviju prasme tas ir, bet tātad, kā tur funkcionē tās caurviju prasmes, es nemāku pateikt. Jā, varbūt arī jautājums vai mums netrūkst profesionāļi, kas strādā izglītības nozarē, kur būtu pietiekami zinoši par mēdījiem, kino. Mums noteikti pietrūkst, un varbūt Rīgas starptautiskā festivāla pārstāve Kristīna Simpsona var mazliet pastāstīt par brīnišķīgu mediju pratības projektu, kas ir tapšanas stadijā, un tas var būt interesants arī plašākai auditorijai. Tātad kaut projekts, ko Dita min, ir Rīga kinoklubs. Mums būs video nodarbību cikls, kurā mēs apskatīsim dažādas kino veidošanas komponentes, proti, ko katrs kino profesionāls, katra arodu pārstāvis filmā dara. Klāt nāks dažādi filmu ieteikumi, filmu bibliotēka, darba lapas, kas tiek izstrādātas šobrīd arī sadarbībā ar šīs diskusijas organizatoriem Rīgas kino muzeju, par ko mēs ļoti priecājamies. Bet, atgriežoties atpakaļ pie sarunas, man šķiet, ka es arī ļoti priecājos par to, ka jūs nonācāt pie konsensa par to, ka mums nevajag visiem tagad sadoties rokās un gaidīt tagad mesiju, kas tagad pulcinās visus kino skatītājus. Man šķiet, ka tas nav iespējams mūsdienu informācijas telpas uzbūves dēļ. Mēs nedzīvojam 20 gadus atpakaļ senā pagātnē, tas nav iespējams, manuprāt, vairāk. Un man šķiet, ka tās nišas ir tiešām virziens, kurā doties, jo tu vari jēgpilni runāt par to, kas tev interesē, kas tev padodas, kas interesē tevai sekotāju grupai. Un vēl man šķiet, ka varbūt tam ir kaut kāda korelācija, ka viss klātesošās šobrīd ir sievietes, ka mums varbūt ir kaut kāda tāda vēlme ļoti daudz uzņemties visu, ko tā aizgādnieciski, bet man šķiet, ka tā atbildība par to, kā tiek ietekmēts skatītājs, nav tikai un vienīgi kino kritiķa atbildība. Tur ir ārkārtīgi daudz aspektu, manuprāt. Viens ir kino repertuārs, kas tiek rādīts uz ekrāniem, jo man šķiet, ka tāds kritiskais lūzuma punkts bija Arsenāla izbeigšanās, un tad pēc brīža arī, kad no Fóruma Cinemās aizgāja Moliņkungs,
man šeit pie repertuārs tad tajā brīdī vienkārši tādā līdeciņā uz leju vienkārši aizgāja. Un tad, ko skatās arī, kāds ir tas satura kopums, man liekas, arī tādā kvalitātes ziņā, tas var ietekmēt uztveršanas spēju, un man liekas arī, tā izrādot arī labu kino, arī tad mēs kā pamazām arī ejam uz to, lai tā plaisa, ko tad Aci minēja, arī mazinātos. Un tad, tajā, protams, arī mediju pratības aspekts ir ļoti svarīgs, jo, man liekas, ka ceļš šobrīd kara apstākļos, kamēr mēs bezrūpīgi dancojam TikTok priekšā, tikmēr blakus notiek kaut kādas ir troļu fabrikas, kurās tiek brutāli manipulēts ar sabiedrības viedokļiem. Tā kā arī tas tādā aspektā ir ļoti svarīgi. Bet paldies jums liels par sarunu, bija ļoti interesanti. Jā, paldies. Tad, principā, atbildība ir pilnīgi visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot arī izplatītājus un kinoteātrus, kuriem varbūt vajadzētu iesaistīt šos te profesionālos akadēmiskos kritiķus arī savā komunikācijā un kaut kā kopīgi veidot šo izglītoto skatītāju. Bet tas ir slideni vienlaicīgi. Tas ir arī slideni, jo tad mēs pietuvojamies tam pārdošanas aspektam, un tas uzreiz atkal nonivelē pilnīgi jebkādu kritiķa nozīmi. Jā, es nezinu, kādus noslēdzošos vārdus pēc šī teikt. Paldies liels jums par sarunu. Šī diskusija ir nofilmēta. Mēs viņu ieliksim arī YouTube kaut kad vēlāk. Viņi varēs noskatīties vēlreiz iespējams, ka bez auditorijas teiktā, tāpēc, ka mums ir mikrofoni tikai šeit, tad, diemžēl, droši nevarēs dzirdēt. Bet, paldies, tiksimies kinoteātros, tiksimies tekstos un ne tikai. Paldies! Paldies! Paldies.